Jā, mēs tabu, you are live. Mēs esam dzīvi. Nu, sveicināti. Sveiki. Sveiki tie, kas vēl nav ieradušies, tie, kas kavē. un tie, kas noskatīsies kaut kad, rīt, parīt, aizparīt dzīvajā. Nu, ir atkal kārtējais mans dzīvā diskusija. Formāts kā vienmēr, ap stundu. Un kāpēc es saku, ka tā ir diskusija, tā nav intervija, tāpēc, ka jūs arī varat iesaistīties rakstot komentārus un uzdodot jautājumus. Un pie manis šodien ciemos ir cilvēks, kurš dzīvo Vācijā, biznesu taisa Latvijā, klienti visi Latvijā, Lāsma Krūmiņa. Pie kam? Izcila māmiņa, izaudzinājusi 3 bērnus, kur dažus vēl audzina un kāds jau ir izaudzināts. Un tas viss ir paralēli. Uzņēmēja darbība, bērnu audzināšana, pārcelšanās uz Vāciju, izaicinājumi pilna dzīve. Un koša un interesanta dzīve. Es pareizi saku. Sveiki! Sveiki, jā. Nu jā, tā varētu teikt, garlaicīgi nav dzīve. Nu, ir bijuši visādi izaicinājumi. Tā kā, pa cik mēs definējām šo te šo vakaru vairāk kā uzsvar, kā tieši uzņēmēja darbību un māmiņu, pat cik tas iet viss ļoti cieši saistīts, bijis ļoti cieši saistīts tavā dzīvē. Varbūt atgriezīsimies mazlietiņ pagātnē. Un ap to laiku, kad tu sāki uzņēmēja darbību. Kā tu vispār aizdomājies par to? Jā, tas jau ir diezgan sen, jo man liekas kaut kādi 21 gads būs pagājis, kopš es esmu uzņēmēja. Kā es par to aizdomājos, tas bija, es strādāju Rīgas zīmolfabrikā, un tad man tāda doma bija, kad man gribās grāmatvedību. Es taču negribu sēdēt par pārdevēju veikalā un darīt visu laiku vienu to pašu darbu. Un tad es aizgāju uz vieniem kursiem, grāmatvežu, kur es vispār neko nesaprotu, par ko viņi runā. Tas bija tagad Ķīnas abece. Un tad, tur pa vidu kaut kā sanāca, ka es biju bez darba, bet es atradu darbu, un tos kursus, protams, pametu. Bet kaut kā es nonācu atkal tomēr tādā grāmatvedībā, man uzaicināja pazīstama sieviete pie sevīm. Un es 3 mēnešus līmēju čekus. Un numurēju. Es domāju, nē, tas laikam nav priekš manis. Bet pēc tiem 3 mēnešiem man iedeva kaut ko citu darīt, un tā es pamazītēm sāku. Jā, no praktiskā viedokļa man nebija tobrīd izglītības grāmatvežu, es sāku no praktiskā viedokļa. Un pēc tam jau es aizgāju uz universitāti mācīties, un paralēli strādāju ārpakalpojumu firmās. Tur var gūt milzīgu pieredzi. Tas ir ļoti liela pieredze. Tu gribi kaut kādu savu uzņēmumu taisīt, tad tā ir vislabākā skola, manuprāt, jo tev ir iespēja strādāt ar dažādiem uzņēmumiem, dažādās nozarēs. Un tad tu iegūsti baigo praksi. Es atceros, ka man viens paziņa piedāvāja savu firmu. Pirmo mēs vēl šodien strādājam kopā. Un viņam bija grāmata, bet viņš nebija apmierināts. Viņš saka, nāc, es saku, bet es taču tik gudri neesmu. Viņš saka, nē, tu tiksi galā. Nu, tā es viņu paņēmu. Pirmo bilanci es taisīju vienkārši ārprātā. Tur šodien atceroties, kā viņu sataisīt, kā. Bet es vēl paralēli strādāju tādā grāmatvedības uzņēmumā, un tad es pa dienu mācījos, kā taisīt bilanci tur uzņēmumā. Tad ārpakalpojumu, un tad vakarā gāju mājās un liku savējo kopā. Pagad, cik gadus atpakaļ tas bija? Tas jau ir, ka pirms kaut kādiem 23, 24, tad vēl man nebija savu uzņēmumu. Tad, principā, ar to klientu
pirmo sākās, jā, tad es sāku domāt. Tā jau bija grāmatvedības kaut kāds jā, īstenībā, jā, bija. Kaut gan mums bija tādā grāmatvedības uzņēmumā viena meitene pārņēma grāmatu, viņai atnesa uz palagiem sazīmētas lidmašīnas. Lidmašīnas tos T-burtiņus, jā. Es pirmo reizi kaut ko tādu redzu. Tā kā vēl arī tas bija 2003. gads, 4. Arī tad vēl kaut kur tādas parādījās, ka kāds taisa, bet tur bija ļoti veci pensionāri kaut kāda kārtojas grāmatvedi, un tad meitene mēģināja savilkt kopā, lai pārnest uz datoru visu to. Es atceros, viņa birojā izklāja pa grīdu visus tos papīrus un mēģināja salikt kopā tos ciprus. Es vispār nevaru iedomāties, kā tas ir, kad bija jāzīmē uz papīra viss tas. Tici vai nē, es arī esmu beidzis grāmatvedības kursu, un tas bija vēl tas laiks, kad vēl tikai pie apvāršiņa parādījās pirmās grāmatvedības programmas, jā, un mēs kursos visi tabelītes zīmējām. Bet kursos vienmēr arī universitātē mums lika zīmēt tabelītes, un pasniedzēji teica, tie, kas ies grāmatvedībā, tik un tā jūs mācīsieties visu pa jaunu, jo tagad jau vairs neviens nezīmē tādas tabelītes visas programmā, bet universitātē jau, protams, tev māca akadēmiskās zināšanas, lai tu saprastu to būtību. Programmu jau tev neviens nerādīja. Tas jau tikai vēlāk, kad studentus sūtīja praksēs, lai viņi vienkārši apgūst vismaz programmu. Es kādreiz devu studentiem prakses vietas, ņēmu praksē, un tad man nāca no Latvijas universitātes meitenes un mācījās un strādā. Bet manā laikā nē, viņi teica, uz papīra mēs zīmējām. Jā, tā bija. Mums kursus vadīja pasniedzēji, kas arī pasniedz universitāte. Tā jau toreiz bija. Jā. Kursu arī nebija nemaz tik daudz un brīvi pieejami. Jā. Tā es pamazītēm uztaisīju to savu uzņēmumu, un tad sākās no ieteikumiem vienkārši viens paziņu, otrs piedāvāja, un tā mēs lēnām gāja uz priekšu. Jā, reku, labvakar Rita, labvakar Kristīna. Labvakar, un vēl ir kādi 2 cilvēki bez tiem, kas ir uzrakstījuši labvakar. Jā, labvakar visiem. Jā, labvakar. Ok, tad kā tu varēji būt attīstīties un veiksmīgi grāmatvedi, laba grāmatvedi, labā firmā varbūt un pelnīt labu naudu? Kāpēc biznesa? Kāpēc biznesa? Brīvība. Brīvība. Pirmkārtām neviens mani nekomandē un nebaks, tad tev jāizdara tas un tev jāstrādā noteikti stundas. Tas man šausmīgi ierobežoja. Man jāiet uz darbu no 9 rītā līdz 5 vai 6. Kaut gan grāmatvedības uzņēmumos reta, kad beidzās 5-6 darbs, jā, tur vienmēr ir ilgāk. Es vienā grāmatvedības... Beigās jau īpaši. Jā, un tad, kad gada pārskati nāca, mēs līdz 3-4 naktī rāvām, lai viņas visas paspētu. Toreiz vēl nebija elektronis, tad bija jāiet pastā. Mums sekretārs stāvēja pastā 11:30, atceros pie saktas ārā rindā, lai tiktu iekšā pastā nodot. Viens stāv tur, pārējie vēl taisa gada pārskatus un skrien. Lai varētu iedot, tas bija vienkārši. Tagad atceroties smieklīgi. Es arī atceros tos, ka sāk savus pirmos gada atskaites, ka sāk uzņēmēja darbību. Visu papīra formātā bija jānodot. Jā, vēl atskaits, gada pārskats, jā. Tā bija jādabū zīmodziņš virsū, ka tu esi nodevis, jā, un tas stāvēja vidā. Stāvējām rindā. Un dienestā tur bija rindas, un katru datumu ir tā tur pilns čum un muģi. Jā, tā tas bija. Kas tikai tagad dzīvot, ne? Tagad ir viegli, jā. Kādreiz arī uz banku gājām pēc konta izdrukām, tad nākamā mēneša sākumā bija jāiet uz banku un jāstāv. Tad tev iedeva PDF un vadīja. Tagad vispārībā paņem ieimportē iekšā 5 minūtes un banka kārtībā ir. Jā, tu atceroties, tas bija.
esam progresējuši ļoti. Kāds varētu teikt, kad grāmatveži viss tādi sausiņi, ciparu kalpi un tā tālāk. Nu, paskatoties uz tevi, man galīgi neliekās, ka tev kaut mazākā mērā piemist kaut kāds sausiņu sindroms. Tas ir... Tie grāmatveži, kurus es pazīstu, ar vienu grāmatvedu mēs kopā entos gadus uz kalniem slēpot braucām, ja? Visi kolosāli cilvēki un atraktīvi cilvēki, un nemaz tas ir tāds, man liekas, stereotips par... Jā. Es tam piekrītu, mēs vēl nesen tā runājām un arī ar vienu kolēģi, kad, kā tas ir, kad cilvēki domā, ka grāmatvedība ir garlaicīga. Nav tā patiesībā. Es saku, arī tāds sausiņš, viņš arī nevar strādāt. Es vismaz uzskatu, viņš nevar strādāt par grāmatvedi. Grāmatvedībā pirmais ir loģiskā domāšana. Ja tu nespēji loģiski domāt ar plikām teorētiskām zināšanām, tu nekur netiksi. Kuram uzņēmējiem? Sausiņš tas ir, sausiņš tas nenozīmē, ka viņam nav loģiskās domāšanas, bet sausiņš tas ir tas, kas sēž vienkārši. Nē, es tāds vispār neesmu redzējis. Viņa visa dzīve ir cipari. Tur viņš ir baigs skets, tas ir viss, kas viņam ir. Nē, es arī domāju par tādiem cilvēkiem, kas ir pabeiguši kaut kādas kursus vai vēl kaut ko, ja, un viņš domā, ka viņš var būt grāmatvedis. Bet ja viņam nav prakses, viņš nebūs grāmatvedis. Tur nesanāks. Tev nepietiek ar tikai teorētiskām zināšanām. Man viena sieviete pazīstama, viņa pie manīm praksē bija, viņa grib grāmatvedībā strādāt. Ir jau pagājuši kādi 12 gadi, viņa nevar atrast darbu. Viņa domā, ka viņa zina, bet viņa zina tikai uz papīra. Bet līdz ko viņa kaut kur pastrādā, viņa neviens netur darbā, tāpēc, ka viņai nav, viņa jau pie manīm nāca, un es redzēju, ka tur nebūs grāmatvedis. Viņai nav izpratnes par loģiskas domāšanas un kā to visu salikt kopā. Viņai kā pateiks, tā viņa darīs, jā. Viņa varētu kaut kādus datus ievadīt, jā. Tas ir tāpat, kā es varu saviem bērniem iedot rēķinus, ja, kur ir 20 standarta operācijas visu laiku. Man vecākais dēls vēl šodien atcerās, kā viņš grāmatoja debitoru rēķinus. Ja, viņš tagad vēl zinu 2, 3, 10, 6, 1, 0. Ja. Jo tādas operācijas var darīt, bet ja tu neizproti visu, kā darīt un salikt visu to kopā, tu nebūsi grāmatvedis. Jā, es savai meitai uzticēju, viņa gāja, kad 5. klasē kaut kur. Es viņai deleģēju pie datora savadīt visas ceļzīmes atskaites iekšā par visiem piegādes punktiem, kas ko man vakarā nodeva, ja. Viņa taču ar baigo prieku, pirmkārt viņa klabināja tastatūru, jau tad klabināja 10 reiz ātrāk kā es. Kļūdas īpaši nepieļāva. Ja? Excelī visu maucīja. Kļūdīties jau mēs kļūdamies visi. Ja godīgi, viņa jutās ļoti pacīt. Tētis viņai uzticās. Ja? Jā. Es tur nepārbaudīju neko. Es vienkārši uzticējos. Un man meita kaut kad jau, ja nemaldos, ap to laiku, kad viņi precējās jau, viņa teica, jā, viņa to atcerās, un viņai tas bija ļoti svarīgi, ka tētis viņai uztic šādas lietas. Jā. Es domāju gan, ka tas pirmām kārtām uztic. Maniem bērniem par to tiek maksāts, viņiem ir iespēja nopelnīt naudu. Un viņiem kaut kādas zināšanas viņi iegūst. Es jau dēlam jaunākam arī stāstīju, Vācijā grāmatveži ļoti labi tā, un varbūt tu gribi iet mācīties to, vari patrenēties, jo būtība jau ir tā pati, nekas jau tur nav savādāk, tikai likumdošana ir bet standarta dokumentu grāmatošana, tas jau ir tas pats. Jā, ir jau tāda lieta, ja atkārtoši klātesoši cilvēku vārdus. Kristīna teica, kad nesen video noskatījos, tur teica, ka uzņēmēja sirdspuksti ir
kā saka, ir klienti, tad es kā uzņēmējs, es točnu pasaku, kas uzņēmēji asinsrīt ir grāmatvedis. Jā. Un ekonomists. Jo tie, kas neklaus grāmatu, tie bieži iebrauc grāvī. Tur, kur viņi iebrauc, jā. Jā, tur, kur viņi iebrauc. Dziļos sūl. Jā, es esmu mēģinājis dažreiz glābt dažus, jā, un viņš attājas nākošo firmu un tik un tā iebrauc grāvī. Ja neklaus, es arī nevaru visu izdarīt, jā. Tu jau tā maksimāli palīdz iesaki, kā rīkoties, lai nebūtu tur nodokļu parādi vai kaut kas, jā, bet, ja cilvēki paši domā, ka viņi gudri, tad grāvis ir. Ok, sāki biznesu. Vai bija brīdis, cik tev ir bijuši, kamēr tu darbojies uzņēmēja darbībā, cik tev ir bijuši tādi brīži, ka tev rokas nolaižas? Es nezinu, man liekas, ka nav tāda bijuši. Nav? Es tiešām neatceros, Nē, man patīkās tas. Es teicu, ja man nepatīk, tas noteikti nedarītu. Bet man patīk tas, ko es daru. Man patīkās ar cilvēkiem kontaktēties. Jā, cits saka, tu sēdi mājās viena pati, kā tu kontaktējies cilvēkiem? Es saku, bet šodien ir internets, WhatsApps, jā, telefons. Man ir reizēm tā, ka man pusdienu telefons zvana, jā, un es runāju ar cilvēkiem. Es saku, es nemaz nejūtos vientuļi. Man nav garlaicīgi, es saku, nē, un tā, kad man negribētos un nolaistos rokas, nē, tā nav bijis. Ir tā, piemēram, kaut kāds, tā, kad revīzijas ir, jā, tad tie revidenti izbesīja, jo viņi ir burta kalpi un viņi prasa tur visādas papīrs, jā, tas reizēm kaitina, jā, kaut kas tāds, bet tā, ka man negribētos, nē, tā man nav bijis. Nav tā, ka negribētos. Teiksim tā, ka ir situācijas, varbūt kā kuram biznesa attīstās. Ja? Kāpēc es prasīju, kad teiksim, 90% uzņēmēji, ar ko es esmu saticies, vai kā viņiem patiktos tas, ko dara, ir bijuši tādi momenti, kad rokas nolaižās. Kaut kas notiek tāds, ja? Kad es te tā un šitā, un man pēkšņi pļakts, jā. Un kaut kas notiek, vienalga, vai tā ir ģimenē, vai tas ir biznesā, kaut kas notiek, un tas ir drīzāk, kad tā sēdi, varbūt viss mest pie malas, jā, bet... drīzākais tas tā varētu pa ģimeni teikt, jā, bet biznesā tā īsti, es pat atceros 8. gada krīzi, kad bija, tad tas bija diezgan smagi. Varbūt tad, bet es sapratu, ka es nevaru tā vienkārši tagad padoties un neko nedarīt. Gan jau izdzīvosim un izķeprosimies, jo 2 mazi bērni, 3. Pusaudzes, jā. Tas bija smagi. Es tevi saprotu, jo tici vai nē, es savu meitu arī audzināju kā vientuļais tētis. Redzi. Protams, man sākumā, kad bija tāda mazāka, man daudz izpalīdzēja mamma. Ja. Teiksim tā, kad mans bizness bija kustībā, ja, visu laiku. Un tāpēc, transporta bizness, un es nevarēju tā mājās sēdēt un vadīt. Man vienkārši bija jābūt, ja es pats nebraucu, tad tā, un pirmais laiks bija tas, kad, ir paņemti šoferi darbā, bet tāda lieka šoferi, man nebija tik daudz to pasūtījumu, lai turētu lieka šoferi, lai varētu, riņķī laist un par atvaļinājumiem, ja. Tad visi, kurus es laidu atvaļinājumā, kurš tad brauc? Es braucu, ja. Jā. Un tas, biznesa sākums, jā. Nē, man arī, ja tā padomā, es arī tā kā biznesu, kā, meita aug, viņai daudz ko vajag, un, vienkārši tu nevari. Nedrīkst kaut kas notikties ne tā, un 8. gada krīze, es sagaidīju ļoti labi, man bija labi līgumi. Un es vēl dabūju klāt līgums, un
Man kaut kā sanāca tā interesanti, tieši pirms 8. gada krīzes, es gan pa pašu augstāko ceņi, kas nopirka to māju, kur pēc tam gan pazaudēja, bet man ir līdzīgs scenārijs. Un tūliņ nāca krīze, pavasarī es nopirku māju un rudenī bija krīze klāt, bet man biznesā īpaši krīze nebija, jo es saku, man nāca pāris līgumu klāt un tādu labi līgumu. Un es pacēlu krīzē sākoties par 25% darbiniekiem algas. Wow! Citiem nebija ko izmaksāt, es vienkārši pacēlu algas. Mums bija bišķiņa savādāks scenārijs. Mums bija krīze, mēs paņēmām augustā dzīvokli, rudenī sākās krīze. Man labākais klients uz puses samazināja ienākumus. Tas bija vienkārši šoks. Dzīves biedrs aizgāja no darba. Tātad viss ir uz maniem pleciem. 2 mazi bērni. Ārprāt, vēl klienti nemaksāja. Viens bija mēbeļu tirgotājs, tas man mēbeles deva, viņš man nav ko samaksāt, es tev atdošu par pašizmaksas tās mēbeles. Tad mēs varējām dzīvoklī vismaz mēbeles nopirkt, jo savādāk jau nebija naudas, par ko kaut kā izdzīvojam, bet, protams, ka mēs to dzīvokli arī pazaudējām, bija maksāt nespējas process un viss, es esmu izgājusi visam cauri. Redz, tā kā ir jau bijušas situācijas, par situācijām runāju, kad, ir dažādi, protams, ir motivācija, kad nevar atlaisties un tā tālāk un tā joprojām. Jā, tu jau nevari padoties. Protams, tev jādomā, jāmeklē risinājums kaut kāds ir, lai tu izdzīvot tanī brīdī, jā, jo tu reiķinies, ka tev ir 3 bērni, praktiski 4 bērni, jā, jo dzīvesbiedrs arī ir bez darba, jā. Un tas nozīmē, ka man ir jādomā, kā 4 cilvēkus vēl pabarot. Liels paldies maniem vecākiem, kas palīdzēja daudz, jā. Bet, kaut kā mēs tur izķepurojāmies, jā. Jā. Jā, jo es par to savu klientu, kas man bija viens no lielākajiem, ka viņš aizies uz maksātnespējas, nebija gaidījusi vienkārši, jo viņš arī bija ieķīlājis visu. Es domāju, viņš neatdos visu bankai, bet viņam bija labi juristi, viņš visu norāva nost un palaida uzņēmumu. Jo arī bija iegādājies mašīnas, transporta uzņēmums, un kredīti ir tādi, ka vienkārši nevar samaksāt. Transporta uzņēmumam, es Viņi bija ceļa transporta uzņēmumu, kurš būtu pircis pa savu naudu vienkārši mašīnas, visas mašīnas, ko pērk. Es nopirku pa savu naudu pirmās 2 mašīnas. Man liekas, ka viņi arī tāpatās, un pēc tam visas tās... Tālāk es ņēmu līzingā mašīnas, visas jaunas no salona. Viņš tieši tāpatās, bet uznāca tā krīze, visa ceļa būva, viss apstājās, viss stopa. Tas bija briesmīgi. Man iestājās apmēram 5 gadi pēc krīzes, 2009. Gadu iestājās mazliet citu iemeslu dēļ. Tad iestājās man personīgā biznesa krīze. Jā. Jā, tāpēc ir ļoti labi, ka tev ir daudz tādu grāmatvedībā, daudz uzņēmumu. Ja viens nogrimst, tad tu tik traki nejūti. Ja jau nebūtu bijuši kredīts mums tas dzīvoklis, tad jau mēs arī būtu izdzīvojuši, būtu normāli visi, bet par cik vēl tas kredīts, jā, tikko paņemts. Tas jā. Tas ir būtībā. Nē, vienu es sapratu, vienu mācību es no visas dabūju. Kredīts priekš pasīviem nekad dzīvē. Jā, tas nav biznesa priekš aktīviem, jā, to var. Bet, ja ņemt kaut ko, kas ir pasīvs, īpašumus, dzīvokļi, mājas, vēl kaut ko, tikai pa savu naudu. Ja tu zini, ka... Jā, jo ja tev lielas summas jāmaksā, ja mums pat toreiz banka iedeva nekādas pirmās iemaksas, nekas nebija, jā. Un toreiz jau svieda no pakaļ to
Nu, tā kā man deva jau vairs nesvieda. Mums bija tā, ka pēdējā brīdī, jo tad ieviesa to likumu, kad prasīja ienākumus oficiālus. Oficiāli ienākumi jau bija minimālā alga, ko tu vari paņemt, bet tāpēc bija pirms likuma pieņemšanas jāpaņem. Bet es nedomāju, ka tik traka tā krīze būs. Bet, Man skatījās biznesu, man pētīja tur, es sprieda seba lielajā mājā, dot, nedot kredītu, pētīja man biznesu, visu, tā kā iedara. Bet redz, arī dzīve mainās, lai cik stabili liekas, lai viss dzīve. Un es jau arī cilvēks, kas sēž uz vienu klienti. Es nemitīgi visu laiku attīstīju un meklēju klientus vēl un vēl un vēl. Dabūt klientu uzreiz skaties, kā paņemt vēl vienu cilvēku, vēl vienu mašīnu. Neapstāties tajos meklējumos, neapsēsties tā. Jā, tas tā ir. Tu nevari atslāpt arī šodien, jā. Man ir diezgan daudz klienti, jā, bet tu jau nekad nezini, vai tas klients, cik viņš ilgi būs, jā. Viņš sāk tikko jaunu uzņēmēju darbību, viņam īsti pieredzes nav, ir, kas man prasa visu laiku, jā. Es saku, labāk 10 reizes paprasi, jā, man nekā tu izdari kaut ko pēc tam nezinu, kā izlabot. Ir, kas prasa, bet ir, kas ne, un tad viņi tie arī tā lēnām kaut kur pazūda. Viņiem kaut kas nav izdevies vai ko, tāpēc tu nevari atslāpt, un tev visu laiku ir jādomā, kā piesaistīt jaunus klientus. Jo nāk viņi un iet, viņš šodien ir, viņš uzņēmējs, un rītā viņš izdomā, ka viņš tomēr tas nav priekš viņa, un viņš to nedarīs. Protams. Man jau ir vesela kaudze tādi, kā saka pasīvi. Tas ir visur, un ja mīļie cilvēki, jūs domājat, kad tīkla marketingā ir savādāk. Es zinu, ka vai tagad skatās vai vēlāk noskatīsies cilvēki, kas ar to ir saistīti bijuši, tad pamēģiniet atsēsties tīkla marketingā. Tagad es tā gadiņu atsēdīšos, struktūru šķīst ārā, tā kā pa visām vīlēm. Visur jau vajag darbu, tu jau tas, es nezinu, kad tu vari atslāpt. Tīkla marketingā, runājot par pasīvu ienākumu, es ļoti piesardzīgi par to runāju, ka tas ir ļoti pasīvs ienākums. Tad, kad cilvēki pakāpjās par kaut kādiem statusiem augstāk, viņiem mainās. Varbūt nav katru dienu jāstrādā ar to vēl klientu, kuru vēl rekrutēt vai vēl kaut kā. Viņiem vairāk ir prezentācijas, vēl kaut kāda organizatoriskās lietas tādas, bet mainās pozīcijas. Jā, tie pienākumi pozīcijas mainās, jā. Bet tas nenozīmē, ka var atsēsties. Par to brīvību, par ko brēc visās prezentācijās, es vienkārši iesmīnu. Es labi zinu arī to biznesu. Es zinu, kā top līderi dzīvo un kā top līderi ir krituši. Jā, kāpēc krituši? Tāpēc, ka iedomājušies, ka tagad pasēdēs. Jā. Un sabrūk. Noteikti. Tas jau ir labi tīkla mārketings saucās, jo tur ir struktūra kaut kāda, jā, un viss, bet tas reāli ir arī tavs biznes. Tev jau tāpatās ir jādomā par klientiem, tas ir tā kā jebkurš biznes. Tu nevari. Jā, tu jau arī nevari. Tev viens cilvēks šodien ir pievienojies, viņš strādā, viņš pēc 2 mēnešiem izdomā, ka viņš to negrib darīt, un viss. Viss sāc atkal no jauna. Ir, ka tev pēc kādiem 5 gadiem viens cilvēks paņem un savu un vēl kaimiņu struktūru paņem, ar visu struktūru aiziet prom. Tādi gadījumi ir ļoti daudz. Jā, protams. Nē, tur es arī neuzskatu, ka tas ir kaut kāds īpašs savādāks biznes. Jā, tev nav vajadzīgs tur preču noliktavs, tev nav vajadzīgi krājums pirkti, tev nav kāds, bet tev klienti vajadzīgi jebkurā gadījumā. Būtībā tev jau arī nevajag noliktavu un krājums. Tev ir biznes. Kas ir tīkla mārketings? Kas ir būtībā tie saucamie distribūtori, jeb kā? Cik es esmu redzējis līgumus, ko slēdz?
ar kompāniju, lai oficiāli naudu izmaksātu un tā tālāk, par ko izmaksā? Par marketingu pakalpojumiem. Līdz ar to, būtībā tu esi pakalpojums sniedzējs. Cilvēku uzņēmumam tu sniedz marketinga pakalpojums, piegādā klientus un par to saņem, kā saka, naudu. Tie ir marketinga pakalpojumi. Ja. Pakalpojuma sfēra. Tāds pats bizness, kā grāmatvedība, kā vēl kaut kas, jo nevajag jau iestrēgt, varbūt tik ļoti, sēž un lako nāgas. Varbūt sākumā cilvēks sēž un lako nāgas. Tad, kad attīsta biznesu, tas kurš sāk ar to, ka sēdēja un lakoja nāgas, diezi vai vēl turpina sēdēt. Viņam varbūt ir kādi savi ekskluzīvi klienti, bet viņš vienkārši organizē darbu, viņš pieņem citus cilvēkus darbā. Viņš ir vadītājs, viņš ir uzņēmējs. Ja sāk kā pašnodarbināts, ja attīstās, tad ir uzņēmējs, ir salons, tad vēl viens salons un veido tīklus, tāpat tās salonu tīklus. Ja. Tāpēc, tā tas ir. Par to pašu vien ir stāsts, un par to pašu, ko tu teici, ja? Kāpēc tu aizgāji? Darbs tev tāpat paliek daudz, vienīgais, kas tu vari mazliet. Jā, darbs ir, bet es varu viņu... Ar savu brīvo laiku tu vari paplānot, kā tu to saplānos, ja? Jā, es varu, ja man gribās... Mēnešu beigas, teiksim... Ap 20. datumu. Jā. Vai arī tad, kad gada atskaites pēdējais brīdis. Jā. Šis gads bija arī traks. Jā. Tāpēc mēs ejam 5. datumā dzīvajā, nevis 2. Otrā tas nebūtu bijis iespējams. Tieši tā. Tā bija pēdējā diena, kad jānodod atskaites. Gada deklarācijas. Tas ir. Jā, un kā ir? Bet kā tur viss? Pastāst. Man ir tik daudz cilvēki, māmiņas teikušas, ka kā tas ir iespējams? Man te mājās ir 2 bērni, pa kuru laiku es vēl kaut kādu biznesu taisīšu. Tik traki cilvēki kā es tagad nesen vienu man klienti ir arī tāda plāna. Viņam piedzimdēja, neatceros dēls, laikam viņai piedzimta, tagad viņa 2. dienā sāk strādāt, atgriezās pie darba. Man bija tā, ka laikam naktī toreiz arī, dēls laikam piedzima 1 naktī, un no rīta 9 man zvanīja klients, un man jāzvan uz valsts ieņēmuma dienestu un jākārto darīšanas. Es nezinu, kas ir dekrēts, man tādi nav bijuši. Ar 1. bērnu man bija pusgadu dekrēts. Pēc tam man vairāk tādi nav bijuši. Es esmu visu apvienojusi. Nav jau varianti, ja tev ir savs uzņēmums. Ko tagad tev piedzims bērns, tu noliks to savu uzņēmēju darbību malā, pagaidīs? Nepagaidīs, bet tev nepagaidīs. Bērns tā arī ir. Bija tā, kad es reizēm sēdēju pie galda un ar vienu kāju kustināju ratus, lai bērns guļ. Pusdienas laiku, tādas brīdēņi, jā. Jā. Būtībā, kas ir, cilvēki, atslēga ir, kāpēc tā var izdarīt, tāpēc, ka pirmkārt tā ir lieta, kas patīk, pareizi. Jā. Tas ir tavs biznes. Jo man viena kliente tagad arī taisās iet dekrētā, bet viņa teica, ka viņa ņems pauzi no darba. Es domāju, bet ja tas ir tavs biznes, kā tu vari paņemt pauzi? Bet, viņa ņem šo, labi. Tā ir viņas izvēle. Katram jau ir sava izvēle. Jā, bet, ir biznesi, kas var paņemt pauzi. Es arī pieļauju, kad ir, kur var paņemt, bet... Ir, kur var paņemt kādu citu savā vietā, teiksim. Jā. Deleģēt kaut ko uz savā vietā, jā.
Jā, un toreiz es vēl īstenībā, tad, kad man piedzima bērni, tad man arī bija viena meitene, kas palīdzēja. Pazīstama viņa bišķiņa man. Tevi dzirdu, bet tu esi kaut kur uzkāries. Bildi ir uzkārsies. Kaut kas notika. Kāpēc, es nezinu. Jā, bet dzird tevi. Kaut kas datorā notika. Bet, dzirdam. Okay, varbūt man datora ekrāns tur joks izspēlēja, un tāpēc varbūt tā ir. Noslēpt tevi. Jā. Tas nekas. Jā. Kā ir, tā ir. Pārējais funkcionē. Tā arī tas bija toreiz. Man piedzima bērns, es paņēmu meiteni, kas bišķiņa arī, kā saka, tos melnos darbus darīja. Viņa man palīdzēja arī, ja vajadzēja, tad pieskatīja bērnus. Un, ja vajadzēja, tad arī palīdzēja grāmatvedībā, ko darīt. Tur arī bija meitenei jāstāst un jāmāca. Bija pēc vidusskolas. Bet, kaut kā tikām ar to galā. Un nebija tik briesmīgi. Tā kā, ja grib, un ja tas ir tavs, es domāju, ka tur nav variantu. Grāmatvedība tāda ir, ko es nevaru nolikt malā. Ja es pateikšu grāmatvedim uzņēmējam, klientam, kad es tagad eju bērnu kopšanas atvaļinājumā uz 1,5 gadu, tad pēc 1,5 gada man nebūs neviena klienta. Un tad jau bizness nekāds nesanāks, un pēc tam pēc 1,5 gada sākt visu no jauna būvēt. Es varu pateikt, ja tev būs, ja pie tevis strādās 5 grāmatveži, tad jā. Jā, bet tad ir baigā uzticība jābūt, ka tu vari tā galīgi neko nedarīt. Tik un tā ir jāpiesaka. No 5 cilvēkiem, kas tev strādā, tad vienam ir jābūt tā uzticības personai, kurai tu varbūt bišķiņ piemaksā par to, ka viņa visus pieskata. Jā, tad jā. Bet tanī laikā man vēl tādas domas nebija. Un nebijām arī tik liela, lai es vēl paņemtu kādu profesionālu grāmatvedi. Un tad jau bija krīze, kāda vēl grāmatvedi, kuram tu vēl samaksā. Pats var knapi izvilkt dzīvību. Jā, tas bija. Bet, to mēs izturējām, pārcietām. Un tagad jau ejam uz priekšu, tagad nāk klienti jauni, un tagad jau es domāju jau par darbiniekiem, lai attīstītu un paplašinātos. Es jau laikam teicu tev, ka par to Vāciju es tagad arī sāku domāt, varbūt uz rudens pusi tā kā attīstīt, tad redzēsim, kas tur sanāks. Tad jau mēs varēsim tev runāt par to, ka tu esi starptautisks uzņēmējs. Jā. Tā kā tā. Jā. Jautājums no Ritas, vai tagad tev ir palīgi? Jā, man tagad ir viena sieviete, man ir ļoti liels palīgs, un es jau domāju par vēl vienu. Jo es jūtu, ka es tāpatās vēl daudz daru, un man gribās vēl mazāk darīt tā saucamo melno darbu. Un lai es varētu attīstīt to biznesu. Un tad man ir vajadzīgs vēl viens cilvēks. Bet ir jau ievirzītas sarunas ar to cilvēku, tā kā pamazītēm jau. Es gribēju jau viņu maijā paņemt, bet es sapratu, ka es nevaru, man jau vajag viņai arī visu izstāstīt un iemācīt. Viņa gan vairāk sekretārs lomā ir domāta, kas dara man tādas lietas, ko es arī varu nedarīt, jā. Bet, un bišķiņ viņai no grāmatvedības, bet tad es sapratu, gadu pārskatu laikā es laikam to nevaru izdarīt. Tu man vēl viss lēnākies. Un tad tagad domāju, ka jūnijā mēs tagad sāksim runāt, un tad būs man 2 cilvēki. Teiksim, es tagad tu zini, es eju atpakaļ biznesā, tikai pavisam citā uzņēmums tiks pārsaukts, darbības sfēra mainīt, bet palikšu pie
Un viens no nozīmīgajiem momentiem, kāpēc pie IK, tāpēc, ka IK atšķirībā no pašnodarbināta var pieņemt darbā darbiniekus. Jā. Kāpēc ne SIA, bet IK? Manā situācijā labāk ir IK. Par to mēs varam aprunāties, kad mēs spriedīsim par savstarpēju sadarbību. Bet IK jau tāda pati grāmatvedība kā pašnodarbinātajiem un atbildība tāda pati kā IK ir izvēle, starp citu, un es no paša sākuma jau vienkārši, pat cik es kursos tā biju mācījies pats, un kādu normālu grāmatvedību es arī paņēmu tildi, un vedu grāmatvedību kā normāls uzņēmējs. Nu jā, es arī visiem IK taisu kā parastiem, kā SIA, dubulto ierakstu saucamo. Dubulto ierakstu, jā, un man neviens nekad nav pārmetis, un viss atskaitas. Neko par to, ka jānāk. Man gada atskaites forma ir cita, man ir gada ienākuma deklarācija. Tev papildus sanāk gada pārskats un plus vēl gada ienākuma deklarācija jāiesniedz. Tā ir vienīgais. Visu laiku tikai gada ienākuma deklarācija jānodod. Gada pārskats kā atsevišķi man nebija. Principā tev kā IK ir jāiesniedz gada pārskats, jo tu jau, ja ved grāmatu dubultā ierakstā, vismaz es tā daru. Bija, bet Vīts man viņu neprasīja. Jā, tad tas gan prasīja gada pārskats. Viņas to uztver nopietnāk. Vienalga gada pārskati jāiesniedz bankā. Viņi jau to uztver nopietnāk, tādu gada pārskatu, tur vairāk ko redzēt. Ko tad deklarācijā redzēs 2 ciparus? Jā, tā kā tas tā, bet jā. Jā, tā ir. Forši, es kaut ko, mēs, kad runājām, tad tu minēji, ka tu gatavojies maratonu. Pusmaratonam es gatavojos. Jā. Labi, pusmaratonam. Tas ir... Bišķiņ mazāk jāskrien. Maratons, kas ir pusmaratons? Tā ir priekšspēle maratonam. Ja? Es nezinu, vai... Ja tu noskries pusmaratonu, es gandrīz vai točna zinu, ja vienīgi tu pēc tam nepateiksi, ka tā ir pēdējā reize manā mūžā, tevs nākamais mērķis būs noskriet maratonu. Nē, man vēl trakāka ideja bija. Man radās doma varbūt noskriet Rīga Valmiera, bet es sāku atmest, man pastāstīja tādus šausmu stāstus, kad es domāju, nē, laikam tas būs par traku. Beidz, kādu šausmu stāstu? Diezgan grūti ir skrietot. Bet, ja trenējās, es domāju, ka iespējams ir. To visu var, es te biju viens Jānis svinēja piebalgā ar vienu skrējēju, kas piedalās visā pasaulē, tādas kaut kādi grūtie, daudzdienu skrējiem. Tas ir kaut kā arī, jā, tas ir treniņš, tikai treniņa jautājums. Nē, viennozīmīgi, es taču neskrēju, 15 gadus nebija skrējis, ka man dēls saka, laikam, uz vecumu visi paliek traki. Paliek. Kā es saku, atgriežās otrā jaunība. Ja. Un tad tu sāc darīt visādas lietas, ko tu nedarīji pirms tam. Jā, tā es te izdomāju. Daru daudzas lietas, ko es pirms tam nedarīju. Un varbūt nebija pat domājis darīt. Jā. Nē, tā kā es cītīgi trenējos, es šodien arī noskrēju, vajadzēja 10, bet bišķiņ pār kaut kā 10,5 sanāca kilometrus. Tā kā tam es cītīgi gatavojos. Pastāst, un kā tu gatavojies? Man ir viena diena, man ir sastādīts treniņu plāns. Mans treneris ir mākslīgais intelekts, ChatGPT.
Un mums ir sastādīts plāns, viņš zina arī visus manus rezultātus, un ik pa 4 nedēļām es viņam uzdodu sastādīt jaunu plānu. Un tad mums ir treniņi, es neeju uz sporta zāli, man nav laika staigāt sporta zālēm, un man ne īpaši patīk sporta zāles. Es labprāt to daru mājās, un es neesmu tas cilvēks, kam trūkst motivācijas, kas nevar sevi piespiest. Tas arī ir īstenībā darbā, daudz biznesu nevar uztaisīt, jo viņš sevi nevar... kā tas ir, es mājās strādāšu? Man jāpadara tur vēl kaut kas, jā. Man var palikt mājas lietas nedarīts, bet darbs man būs pirmajā vietā. Un tāpatās arī ir ar skriešanu. Es skrietēju katru dienu, šodien no sākuma dabūju dušu. Pēc tam saulīt uzspīdēja, izžāvēja mani, un tā mēs skrējām. Un tad man tiek sastādīts plāns, 1 diena ir treniņš, vai ir spēka treniņš, vingrošana no rīta man ir katru dienu, tad ir treniņš kājām, tad ir rokām, jā, un tad ir skriešana, un tad ir pa nedēļu parasti viņš man liek mazāk skriet, kaut kādus 5-6 kilometrus, tagad jau bišķiņ jau vairāk es trenēsies, tagad man liekas, ka 104. diena ir, jo es rakstu arī tā kā dienas grāmatu Facebookā, bet tas ir tā kā vācu auditorijai domāta, un viņa ir vāciska visa, un tad tur tā tiek skaitītas tās dienas. Un tad es 1 diena ir tāds, sporta zāle, sausais treniņš, un 2 diena ir parasta skriešana. Un brīvdienās tad višķiņ vairāk jāskrien, tad jau ir tāds... Šo sestdienu ir 15 kilometri pār plānā noskriet. Un tas jau tagad liekas tāds sīkums. Ja pirmos 4, tad, kad es sāku pavasarī, pirmos 4, kad es noskrēju, likās diezgan smagi. Man nebija piemērots apeli. Tā ideja arī tā nāca baigi pēkšņi. Var teikt, es vienā dienā izdomāju, man nav ne apavu, nekā, paņēmu bērnu botas, ar ko viņš uz skolas staigā, uzvilku un gāju skrien. Domāju, ārprāt, kā ar tādām botām vispār var pastaigāt. Kājas nevar pacelt. Bet, es noskrēju. Un tad, protams, kad bija jāmeklē botas, tad es sameklēju skriešanas botas, vilku speciālas apavus un sāku skriet. Sāpēja kājas, un tad es pirku visādus zirgu gēlus, un man ir viss mājās, lai kaut kā atvieglotu tās sāpes kājām un viss, bet tā pamazītiem likām kilometrus klāti, un tagad man liekas, nekāda problēma nav arī noskriet. Tas pusmaratons jāskrien? 15. septembrī. Tā kā vēl laiks ir, un es domāju, tur nebūs problēma. 3 mēneši. Jā, tas laiks ātri. Bet ja tu tagad sāc, ja tu tagad 15 liek, tad tev, cik jāpieliek? 10 jāpieliek, 21 man jāskrien, 21 ar kaut ko tur bija. Jā. Tā kā? Tas arī tāds. Es jau pie pusmaratona, jā. Jā, bet arī tam ir jāatrod laiks. Tā ir. Mm-hmm. Jā, un ko tu dari, lai sev formā uzturētu? Lai sev formā? Domāju, ko ēdu. Jā. Domāju, ko ēdu. Un, par to, jā. Par fizisko, tā kā tu pastāstīji, bet ir jau vēl... Es nevaru teikt, ka es esmu tur baigi perfektā uz to. Kādreiz jau es arī noraujos, un man gribās kaut kādas saldumus un visu, jā, bet es esmu, cenšos ierobežot sevi uz to. Vismaz pa nedēļu, nē. Parasti sestdienas, svētdienas man ir izklaides dienas, kad es atļaujos kapučīno un kaut kādas saldumiņas. Bet es arī taisu īstenībā pati mājās cepu kaut kādus bez miltiem, bez cukura un cepumus taisu. Vakardien izcepu, viņa gan ātri noēdās. Bet vienīgais mierinājums bija, ka tur nav ne milti, ne cukura.
Ar miltiem var dažādi, ne visi milti ir kaitīgi. Nē, nu jā, nu man bija sauzmilti bija bišķiņi, bet nu viņi tur bija ļoti minimāli. Rudzu milti. Nu jā, nu. Vācijā tā rudzes nepazīst. Nu tik traki jau nav. Tur jau rupmaizi tur laikam nevar atrast. Tur ir tumšā maize, bet rupmaizi. Nu, viņiem ir tumšā maize, jā, nu viņi nav tāda kā Latvijā rudzu maize. Tumšā maize tā ir vienkārši tāda, nu, kā karaša kārtīga, nu. Es pat tādu neesmu, es pērku graudu maizi, tad nopērku, jā, bet es arī maizi ļoti maz lietoju uzturā. Jā, nu tu nevari ēst visu pēc kārtas. Tad, protams, būs grūti arī paskriet. Citreiz jau tā ir, ka tu ēdies kaut kādas saldumus uzreiz, tas ir jūtams, bet var viegli, ja tu zini kā, tad var ļoti viegli no tā atbrīvoties. Nu, jautājums kādas saldumus? Ne visi saldumi, teiksim, slikti ietekmē to, ja tu fiziski nodarbojies, jā, nu, cukurs jau ko, nu, cukurs ir kalorijas, un tās ir ātrās, tie ir ātrie ūdeņhidrāti, jā. Savā laikā nodarbojos ar mežstrādu, mums bija brigāda, un es brīnījos, kā veči, es viņas 5 no rīta izcēlu, tur no meiteņas kavām bezmaza un labi smaržoja pēc alkohola un viss, bet bija, tā brigāda, viņi vienmēr aizgāja uz mežu un kubi viņiem krita un strādāja produktīvi un neviens nevar pateikt, ka viņi iepriekšējo nakti nojāņojuši. Un, kad es prasīju, kā tā, šis rāda pudeli, dzeram šo, kas bija pudelē, cukurūdens. Viņi nelādījās un līdz pusdienām vispār tikai cukurūdeni. Nu jā. Tas ir ļoti gudri. Un plus vēl darbs ļoti labi iet ārā. Tieši tā, un cukurs ir ātrie ūdeņhidrāti un iedod, un ja viņš fiziski strādā, viņš visu enerģiju patērē un neviens tur apaļāks nepaliek un nekāds tur baigi kā saka, glikēmiskā eksplozija, tur arī insulīns sprādziens nenotiek organismā, tāpēc tas nav tik viennozīmīgi, kad nevar. Nē, nu kā viņiem ir fizisks darbs mežā. Tas jau nav tik vienkārši, un ja tu tādu darbu dari, tad tas jau vien jau tev. Starp citu, ir atkal diezgan maldīgs iespējas par to, ka fizisks darbs ir tikai mežā vai kā. Savā laikā es pat izbrīnījos, es daudz dziedājis esmu. Vienu lielu mūžu daļas koros un ansambļos dziedājis, un savā laikā saskāros ar tādu lietu, ka, nu, dziedāšana paņem enerģiju daudz, ja, un ka dziedāšana, ja tu tā no sirds dziedi, tad to vienādo ar malkas ciršanu, pēc atdotās enerģijas daudzumu. Interesanti. Labs salīdzinājums. Tāpēc nevar vienmēr teikt, es te tā kā fiziski nestrādāju, kad nestrādāju. Tu strādā par grāmatvedu, tu ļoti daudz tāpatās strādā ar galvu, ja? Jā. Tev enerģija ļoti daudz paņem. Jā, es jūtos agrāk tādu ļoti iztukšot. Tagad par cik es lietoju uzturu bagātinātājs, tas nozīmē, ka es pabaroju savu ķermeni, ja? Un man ir daudz vieglāk. Es nejūtos vakarā, kā saka, izspiesta, ja? Jo agrāk, tad, kad tu neko nelieto, tas ir labi, tu neroc ar lāpstu, bet tu visu dienu domā un tev ir jādomā 10 klientiem vai vēl vairāk, jā, ko viņiem vajag un ko viņiem nevajag. Katrs tev zvana, kaut ko prasa. Nu, dienas beigās tur ir tā, ka tiešām nav spēka. Bet tagad es nevaru par to sūdzēties. Tieši tā, daudz nevar saprast, kā tas ir. Kad es ceļos no rīta priecīgs un neeju gulēt, arī priecīgs.
kā saka. Nu jā, tā tas ir, jo tev organismam viss pietiek, kāpēc, lai tu būtu slikti justos? Nu, tu nejūties slikti. Viens ir tas, kad, jā, ok, es arī skatos uz pasauli savādāk, ja. Jā. Es neļaujos negatīvām emocijām tur īpaši un tā tālāk, bet, kā saka, man jauda pietiek. Ja? Jā. Ja man kādu brīdi gribās atslābt, man ir tehnikas, ar ko es 2 minūtes un es esmu atpakaļ. Jā. Es esmu enerģijas pilns, jo tās resursi un rezervas ir. Un tas ir tikai pareizi sev pabarojot. Es arī to pašu varu sakot. To jau daudzi tur ir pret uzturu bagātinātājiem un tādiem, jā, bet kopš es viņus lietoju, es varu teikt tikai pozitīvu. Tikai. Jo, es neesmu ideāli, kaut kas jau man arī cieši, jā, ne īpaši man patīk ēst taisīt, jā, tas nozīmē, ka es varbūt nēdu tur tā, jā, bet ja tu esi jau caur uzturu bagātinātājiem uzņēmis to, ko tev vajag, jā, tad tev arī neprasās tik daudz tas ēdiens vai tas cukurs vai vēl kaut kādas kārumus, jā, tu mazāk viņus lieto. Un enerģijas tev tik un tā pietiek. Es pavasarī sāku jau kaut kad, man liekas, es nesen sāku lietot. Es arī biju baigi skeptiskā īstenībā pret tiem visiem uzturu bagātinātājiem. Es domāju, priekš kam tas vajadzīgs. Bet tad, kad es sāku, jā, paldies Zanai, starp citu par to. Un tad tā enerģija kaut kur vienkārši parādās. Tu vari daudz vairāk izdarīt. Es ceļos no rīta 4, pēc 4, neteikšu 4, jā, bišķiņ pēc 4. Un es visu dienu eju un daru kaut ko un paspēju visu, un es nejūtos nogurusi. Nu jā, dzirdat visi. Skatās un skatīsies šo te. Nē, tas tiešām, jo... Jā. Būtībā nekā sarežģīti tur nav, bet tādā pašā laikā vajag to pareizi un gudri pieiet tai lietai. Jā. Tāpēc ir labi vērsties pie speciālista, bet, teiksim, ja pareizi to dara, tad rezultāts ir, bet būtībā jau nekas tāds īpaši nav noticis, bet cilvēks beidzot ir labi paēdis. Jā. Tu esi labi paēdis, un tev ir, tu vari iet un darīt. Bada periods ir beidzies. Bada periods ir beidzies. Jā, jo tad, kad grāmatvedībā jau arī tu strādā, es varu aizmirst paēst. Man tas nav primārais. Man tas nesagādā problēmu. Tad, kad man prasās ēst, tad es aizēju un pēdu, jā. Un tāpēc tas arī ir viens no maniem mīnusiem, bet pie kā es jau strādāju kādu laiku, un es cenšos, tomēr vajag paēst, jā, kaut vai minimāli, bet lai ir tās vismaz 3 ēdienreizes. Un tu jūties vienkārši lieliski. Būtībā jau vairāk arī nevajag kā 3. Jā, citi saka, ka tur vajag vairāk ēst, bet pilnīgi pietiekoši 3. Neredz nekādu vajadzību vairāk. Patiesībā apkopojot visas savas zināšanas un analizējot dažādu veidu diētas un dažādas viedokļas, nav tik. Ir labi, ja organisms, teiksim, es atbalstu to, ka daudz maz tomēr ieplānot tās ēdienu reizes, lai viņas ir tādas regulāras, ja? Jā. Aptuveni, jo tad organisms pierod un viņš zina, ka viņam būs, ja? Un ja tu viņu pievili, ja? Tad ir baigi labi. Visi tie procesi tiek pakārtoti tad, kad tev ap to laiku nāks jau varības viela porcija. Jā. Tas bija ļoti būtiski. Tikai tad šausmīgi haotiski, ja, ar laikiem, tad visu laiku organisms ir stresā. Viņš nezina, kad būs, vakar bija 5, šodien 5 nav nekā, tāpēc, ka būs tikai 7, ja. Tā tas jā.
Tā tas ir. Man bišķiņi ir atkal, dēļ tiem gada pārskatiem, bišķiņi te viss nobīdījās atkal, jā, bet, es jau teicu, jau otro dienu, jau visu cenšos atbīdīt atpakaļ vietās. Jā, bet, labs variants ir, teiksim, ka cik prasa uztaisīt kokteilīti? Kokteilīti tas jau ir 2 minūtes un kārtībā. Bet tai kokteilītī tu vari vienu kārtīgu barības devu iedot. Jā, jā. Viss, Tā es arī daru, jo cita varianta taču vienalga jātais ir kaut kādas pauzītes pie garīgas slodzes, jā, nevar tā pašīt. Nē. Tāpēc man tā skriešana arī ir ļoti laba. Es arī, tā kā bija tas pirms gada pārskatiem, tas stresainais laiks, jā, es skriešanu neizlaidu, tas man vienkārši bija tāds relaks. Jo, tu vismaz vari kaut kādu brīdi nedomāt par tiem cipariem un visu pārējo, jā. Un tāpēc es arī skrēju viss tanī laikā. Labi, es varbūt bišķiņu pēdējā nedēļā mazāk tur vingroju un tos spēka treniņus taisīju, jo bija jāpaguļ bišķiņu ilgāk no rīta. Bet skriet es skrēju tik un tā, un parasti es skrienu dienas vidū, un tas ir baigi labi. Vienkārši tiešām tas tāds relaks ir pie slodzes. Forši. Tā kā, klausieties, jā, kā vajag dzīvot. Lai sasniegtu. Visu var. Visu var, tikai vajag gribēt. Vajag 2 lietas, vajag gribēt un ticēt. Jā. Ticība rodās tikai tad, kad ticība no plikas vietas nerodās. Ticība rodās tad, kad tu sāc darīt un rodās pirmie rezultāti. Tad nāk arī ticība. Un ticība augumā. Tāpēc nav ko sēdēt un gaidīt, kad uzradīsies ticība, ir vienkārši jāsāk darīt. Jā, tieši tā. Pareizi. Jā, pilnīgi 100% piekrīt. Tu aicini cilvēks, lai nāk uzņēmēju darbībā? Jā, mums Latvijā esot par maz uzņēmēju. Ļoti maz. Katastrofāli maz ir. Katastrofāli maz, jā, un jaunā paudze ļoti, nezinu, viņi arī kaut kā īpaši nav aktīvi. Man dēlam ir savu firma, un viņš arī strādā. bet vispārībā diezgan maz esot, jā. Teiksim tā, par uzņēmējiem, nav tā, ka maz uzņēmēji, bet mums ir cita problēma. Mums ir ārkārtīgi liels publiskais sektors. Jā, tas arī. Līdz ar to publiskais sektors ir lielāks par privāto sektoru, tāpēc valstī ir tā, kā ir. Jā. Ko tu iesaki? Rītā, ne rītā, bet sestdien jāiet balsot. Ko tu cilvēkiem iesaki? Balsot vai nebalsot? Nē, balsot vajag iet. Tā ir jūsu izvēle, par ko jūs balsojat, bet balsot vajag iet. Es pilnīgi piekrītu. Jā. Jo man personīgais viedoklis ir, jo tad tu nevar... Ja tu neesi nobalsojis, tad kādas tev tiesības ir ķengāties Facebookā vai vēl kaut kur vispār kaut kādu viedokli izteikt, ja tu nevari pat tik aiziet, cik nobalsot? Jā, tam es arī piekrītu, ka tu, par ko tu nevari neko iebilst, tu neesi vispār pat pirkstiņu pakustinājis, lai kaut kas mainītos. Izdara minimumu, kas ir tavas tiesības, un aizēj nobalso. Un tāpēc, mīļie cilvēki, ejam 7. datumā pie urnām. Bet jau sakat, ka jums jau sākās balsošana, ka var jau tagad nobalsot. Var, jā, bet ejam 7. pie urnām un balsojam par tiem, kas var kaut ko mainīt. Jo 14 gadi lejupslīdes, kas ir bijusi Latvijā, tikai, manuprāt, dīvaini cilvēki, neizteikšos savādāk, ja mēģina kulturāli izteikties, dīvaini cilvēki domā, ka tie cilvēki, kas ir laiduši 14 gadus no vietas pakaļā Latviju, to pēkšņi viņu atgriezīs saulītē. Tā nemēdz būt.
Nē. Tāpēc Tā nevajag. padomājiet par tiem cilvēkiem, kas šodien ir valdībā, vai tiešām viņus vēl vajag, un balsojam, un sākam no pašvaldībām. Un nākamgad būs lielās vēlēšanas. Bet sākam no pašvaldībām. Tas ir tuvāk tautai. Tālūk. Un, ko es vēl varu pateikt? Nu, mīļie cilvēki, ejiet biznesā. Un, ja iesiet biznesā, jums tak vajadzēs grāmatvedēt. Šeit ir, pie manas studijā ir brīnišķīgs cilvēks. Nu, labs grāmatvedis. Jā. Un es zinu, ka jums ar viņu problēmu nebūs. Un es domāju, ka Lāsma tikai attīstīs savu darbību. Tāpēc Jā. Tā doma ir. Ar to viss būs kārtībā. Un jā, esam 5 minūtes pāri stundai. Laiks ir paskrējis ļoti, ļoti. Arī ir noķērušas mūsu tehniskas problēmas. Man kāds izdomāja te izslēgt. Mazliet gaismu izslēgt man. Tikšu skaidrība, kā tas ir noticies, bet lai neatkārtotos tādas situācijas. Bet palika vismaz mana aizkadra balss. Jā. Tāpēc visu cieņu, sekojiet Lapai dzīvo labāk. Šeit viss ir tikai par to, lai jūs dzīvotu labāk. Un tiksimies nākamnedēļ tiešraidē. Sekojiet publikācijām, sekojiet visam, kas būs nākamnedēļ. Es zinu, bet vēl neteikšu. Lai paliek noslēpums intriga. Tev ir jau nākamais klients, redzi. Vēl viens apkalpojums. Jā, jauki. Nu, redzi, tā viņi rodās, jā. Nu, jā. Es jau arī pie tevī tur studēju mazliet. Lēnā gada. Jā. Tā kā tiksimies. Jā. Labi, tiksim lielo uzredzēšanos. Jā. Un paldies, ka bijāt. Tiekamies tiešraidēs, meklējiet Lāsmu Facebookā. Varbūt ieliec zem rītā būs šī te publikācija. Viņi būs lapā, ieliec komentāros savus kontaktus. Jā, ok. Tā kā, lai cilvēki, kas skatās, lai zina, kur tevi atrast. Labi, sarunājuši. Un es tepat. Lapa dzīvo labi. Man var rakstīt, kā saka, tur ir poga WhatsApp. Var rakstīt WhatsAppā mierīgi. Var rakstīt komentāros. Tālūk. Labi. Nu, jauka saruna. Nu, man prieks. Man prieks, ka ir bijis jauki. Un vienmēr būs jauki. Cilvēki ir interesanti. Cilvēki, un Lāsma arī ir pirmo reizi dzīvajā. Jā. Kaut kādā veidā, un šī ir platforma, kas palīdz cilvēkiem tos pirmos soli arī izdarīt. Un par sevi pastāstīt, jo mums visiem ir interesantas un kolorītas dzīves. Un mēs visi esam nozīmīgi. Mēs neesam sīki ļautīgi. Nē. Katrā mums kaut kas īpašs ir. Nu, protams, mēs visi esam unikāli. Un ļausim tam unikālajiem uzziedēt. Pareizi! Atā! Atā!